No visas pasaules zinātniekiem tieši latvieši varētu būt spēruši nozīmīgu soli tuvāk mākslīgā intelekta izveidošanai. Šādu pārsteidzošu ziņu klajā nākus pēc Latvijas Universitātes Matemātikas un Informātikas institūta zinātnieku oriģinālajiem sasniegumiem valodas semantikas formalizācijas procesā, strādājot pie tā saucamās semantiskās Latvijas tehnoloģijas. Zinātniekiem izdevies radīt universālu metodi teksta automātiskai konvertācijai, vizualizācijas jeb animācijas modeļos, tādējādi imitējot cilvēka iztēli teksta uztveres laikā. Jau šobrīd šīs tehnoloģijas praksē izmanto Latvijas mediķi, bet tās solās būt neaizstājams arī citās jomās. Mēs šo tekstu automātiski varam pārvērst par trīsdimensiju animāciju. Tātad, ja mēs to pašu tekstu mēģinām animēt, sarkangalvīte dzīvoja, tātad viņa dzīvoja kaut kādā objektā kopā ar kādu citu objektu. Tas objekts ir mežs kopā ar savu māti, un tātad viņa sacepa kaut ko, tad mēs nezinām vēl ko, kas izrādās ir tātad maizītes cepumiņi, un tātad viņus aiznesa, mēs vēl nezinām kam, bet kaut kam aiznesa savai vecmāmiņai. Tā to teikumu lasot pa vārdam, mēs it kā šajā programmā arī redzam, kā dators arī interpretē to tekstu, ko viņš izlasa. Zinātnieku panākumu daļai sakņota tā saucamajā situācijas semantikā, ja FrameNet, kas izstrādāta Berklijas universitātē. Taču Latvijas pētniekiem ideju izdevies attīstīt tālāk, rodot tai praktisku pielietojumu tālākajā pētniecībā un animācijā. Es domāju, ka viens no lieliem pielietojumiem ir vienkārši teksta kvalitātes uzlabošana, kur šo programmatūru varētu lietot. Bet tad otrs pielietojums, ja to lietu attīstīt tālāk, ir, ja šī programmatūra izlasītu ļoti daudz tekstu, un ja viņi mācītos skolā, varētu teikt, tur 12 gadus un izlasīt visu, kas skolā ir jāmācās, tad potenciāli šī programmatūra sabūvētu ļoti lielus modeļus. Viņi patiesībā zinātu par pasauli, gandrīz visu, ko zina arī cilvēks. Un tādā gadījumā šī programmatūra jau varētu potenciāli sākt izdarīt dažādus arī secinājumus par tiem tekstiem, kas ir, un dot kaut kādas padomas, atsaukt atmiņā kaut kādas līdzīgas situācijas un tam līdzīgi. Bet tā vēl ir nākotne. Tas galvenais solis visā šajā procesā ir tā saucamais FrameNet marķējums. FrameNets ir Berklijas universitātē Amerikā izstrādāta teorija un arī tāda databāze, ka viņi ir identificējuši apmēram 700 situācijas, kuras cilvēki visā pasaulē atpazīst. Cilvēks saprot, ko nozīmē ēst, cilvēks saprot, ko nozīmē bēgt, saprot, ko nozīmē, ka kaut kas pieder kādam un tam līdzīgas lietas. Un pat ne tikai cilvēki, arī dzīvnieki saprot šādas situācijas. Šīs daudzdimensiju marķēšanas pamatā ir šo situāciju identificēšana tekstā. Tās situācijas var tikt izteikts ļoti dažādos vārdos. Dziļāka izpratne par valodas funkcionēšanu, spēja to pat modelēt, neapšaubām varētu ietekmēt ļoti daudzas sfēras – pedagoģiju, jurisprudenci, sociālās zinātnes un citas. Tas nozīmē, ka labvēlīgu apstākļu gadījumā jau tuvākajos gados varētu būtiski padziļināties mūsu izpratni par valodu, iztēli un domāšanu. Kognitīvā psiholoģija interesējās par vārdu daudznozīmību. Kā cilvēks atrisina, kādā nozīmē tas pats vārds koks ir, vai koks ir lietots, vai tas ir kuģa pavārs, vai tas ir koks. Tātad viņam ir vesela raksta par šo tēmu, kā cilvēks to dara. Tātad viņi to pēta tādā ļoti abstraktā līmenī, kā tas varētu būt. Savukārt šajā, kad tas ir jānoprogrammē datorā, tad mums tas ir jādara daudz precīzāk. Mums ir jāatrod kāds likums konkrēts, kas šķiet, ka strādā. Latvijas Universitātes Matemātikas un Informātikas institūtā ir arī mākslīgā intelekta laboratorija, kur cieši saistīta ar semantiskās Latvijas projektu. Tad laboratorijas iepriekšējos gados izstrādātās informācijas, tehnoloģijas informācijas bāze, resursi tagad tiek izmantoti tālāk, lai attīstītu semantiskā tīmekļa tehnoloģijas latviešu valodai. Projekta ietveros bez dabiskās valodas semantikas izpētes radīt arī virkne citu oriģinālu risinājumu, no kuriem daži jau tiek lietoti medicīnas jomā, bet citi lielos teksta korpusos ļauj meklēt nevis tikai pēc atslēgas vārdiem, bet arī pēc gramatiskiem šabloniem. Mēs varam veidot anotētus korpusus, kur šis teksts, kas internetā ir pieejams, jau ir aprakstīts arī morfoloģiski, gramatiski, kas te par vārdiem ir. Un tad mēs varam meklēt, vārdu koks jebkurā gramatiskā formā.
Interesi ir izrādījuši mediķi. Tātad tieši kontekstā ar bērniem, kuriem ir kaut kādas grūtības apgūt, teiksim, ja dzirdes problēmas vai kā savādā, tad viņiem ir grūtāk iemācīties tās lietas, kas varbūt citiem nāk vieglāk. Un viņiem tātad ir interesi mēģināt saprast, ja mums datorā ir izdevies nomodelēt šo iztēles procesu, kas laikam varētu būt izziņas pamatā, kad varbūt šos procesus labi saprotot tīri formāli, kā tas datorā tiek darīts, kad varbūt to var izmantot arī, lai kaut kā palīdzētu šiem bērniem.